Pilsētas vidas pētnieku biedrība Grausti. Sveiki, mans mazais nesēdējušais draugs. Šodien mēs parunāsim par ieslodzījumu vietām, jeb precīzāk par Šķirotavas cietumu, kurš atrodas Latvijā, Rīgā, kurš atrodas starp dzīvojamiem rajoniem. Sākotnēji cietuma teritorijā atradās kara gūstekņu nometne, kurā ieslodzītajiem bija jāstrādā blakus esošajā kokzāģētavā. Kara gūstekņu nometne pastāvēja līdz 1959. gadam. Pēc tam to pārbūvēja par labošanas darbu koloniju, kura atvērās 1963. gadā. Kolonija, jeb Šķirotavas cietums, pastāvēja līdz 2014. gadam un tika aizvērts, jo neatbilda Eiropas Savienības normām. Šobrīd cietums ir tukšs, jo visi ieslodzītie tika pārvesti uz citām ieslodzījuma vietām. Šobrīd cietumā ir palikuši tikai apsargi, kuri cietuma apsargā, lai tajā neieķļūst nepiedarošas personas. 2015. gadā mums radās izdevība apmeklēt šo objektu pilnīgi legāli un bez procedūrām, kuras izbaudīja tie, kurus tur ieveda. Mēs nolēmām parādīt arī jums visu, ko mēs tur redzējām, dzirdējām un uzzinājām. Un tagad pārunāsim par to, kāpēc jūs īstenībā gribētu noskatīties šito vidaku. Jā, mēs pastāstīsim par cietumu dzīvi, balandu, čefīru, nagliem vertuhajiem, borzīgiem zēkiem un par daudz citām lietām, kuras nestāsta pa televizoru. Tagad tu domā, kāpēc tev būtu jāskatās šis video, bet kā iekšā saka, nebaidies sēsties, cietums nav. Uztais pastiprāku tēju, ja kas. Iekšā tējas dzeršanai ir īpaša nozīme, bet par to nedaudz vēlāk. Iedomājies situāciju, tu sēdi iecirknī. Nav svarīgi, kāpēc un par ko, bet tev pratina divi policisti, un viņi tev saka, davāji atzīsties, un jau rītu staigās brīvībā, bet kā mēs labi zinām, tas nav pareizais sadarboties ar administrāciju, jo tas nav pēc iekšējo likumiem, jeb paņatjām. Par to, kas ir iekšējie likumi, mēs izstāstīsim vēlāk, un tu sēdi un domā, ka pēc 2 stundām būs tiesa, kura tev iedos pirmo spriedumu un ieliks uz 2 mēnešiem, un pie tiesas zāles tev sagaidīs cilvēki formās, kuri tev aizvedīs un ieliks ieslodzīto furgonā, jeb autozakā, un aizvedīs patiešo uz zonu. Ja kāds buļvis, tad viņu slēdz šeit, jā, un savu restu to apskatē ārsta aptaujā. Kāds ir viņa veselības stāvs, vai jūtis nav, vai vispār, jā, var sakot tā saucamā karantīnas nodeve. Šķirotavas cietums sastāv no diezgan lielas koridoru un kameru sistēmas, kuras ir norobežotas ar restēm un kurās praktiski neiespīd saule. Katrā blokā ir sava dežūrdaļa, kura atbild par kārtību tajā. Arī dežūrdaļa ir ar restēm, lai cietumnieks sacelšanās gadījumā administrācija netiktu traumēta. Cietumā ir vairāki kameru tipi. Šobrīd jūs redzat standarta kameru, kurā ir vairākas škonkas, kā arī vairākas kāpīši, plauktiņi, kuri nepieciešami personīgo mānu glabāšanai, kā arī izlietne un parāša. Kā mēs redzam, šajā kamerā ir 4 škonkas, bet to, ka tur uzturās 4 ieslodzītie, var domāt tikai parastais cilvēks. Tīsts ieslodzītais zinās, ka zem nārām aiz širmičkām iespējams uzturās petuhu jeb ļevo šķiras pārstāvi. Bet tie nav putni, tās margarītkas, bet tas jau ir cits stāsts. Šeit mēs okšķerējam pa arestanta skapīti. Kā mēs redzam, šeit nav nekā vērtīga un interesanta. Ja šeit būtu kas vērtīgs, tad administrācija būtu atradusi. Bet ir viens moments, ja tu gribi kaut ko paslēpt šmona laikā, tad tu vari lietot, kā arestants saka, zažimušku. Bet kas ir zažimuška? Zažimuška ir tāda vieta, kur tu vari noslēpt telefonu, zatočku, tas ir paštaisīts nāzis, vai daudz ko citu, to sieti no toaletes papīrā un noslēpjot starp bulkām. Bet par to mēs nerunāsim, bet tagad iesim tālāk pa koridoru un skatīsimies citās kamerās. Šizo jeb soda izolators, kā iekšā saka, cietums cietumā. Tajā nokļūst atricālas. Tie ir zēki, kuri nepakļaujās sistēmai, kuru nosaka administrācija, un viņus kā soda līdzekli ievieto šajā izolatorā. Kā redzams, šajā telpā ir paši minimālākie dzīvošanas apstākļi. Tās ir 4 sienas, galds, krēsls, kas pievienots pie sienas, izlietne un parāša. Un ļoti vienkārša škonka, kuru agri no rīta paceļ un pieslēdz pie sienas, lai arestants nevarētu justies pārāk ērti šajā kamerā un pārdomātu, ko ir pārkāpis un kāpēc tur atrodas. Tāpat arī šajā izolatorā var redzēt škonkas, kas ir pieslēgts pie sienas, un parāšu, uz kuras pasēdēt, padomāt un sacerēt kādu dzejoli. Un kā redzams, viss ir ļoti prasti un vienkārši, lai apspiestu ieslodzītā vēlmi pārkāpt administrācijas regulas. Tālāk pājot pa koridoru, mēs redzam vēl vienu izolatoru, kurā pat nav škonku,
kas visticamākais kalpojas kā pārunu telpa un kurā nekas interesants nav. Bet kamēr tu sēdi un domā par savām kļūdām veselas 14 dienas, jā, tieši uz tik ilgu laiku ievieto starp šīm sienām, pa šīm dienām tu spēji ļoti daudz ko apdomāt, kā arī iepazīties ar vietējiem iedzīvotājiem, un tu jau atšķiri, kurš ir tarakāns Vāsja vai zirneklis Genādijs un citiem dažādiem pamatiedzīvotājiem, ar kuriem tu vari pasēdēt, pārunāt par dzīvi un apspriest visdažādākās tēmas, jo citu šeit nav ko darīt. Vienīgais var zirgu palaist caur podu, bet tas pēc vajadzības. Apskatot šīs kameras, mēs ejam tālāk, pa garo gaiteni. Pa labi kamera, pa kreisi kamera, bet tas nav svarīgi, jo mēs nonākam pastaigu laukumā, jeb atpūtas stūrītī, kas atrodas zem skaidrs debesis, kur virs restēm staigā vertuhaji. Kāpēc apsargus saukā par vertuhajiem? Tāpēc, ka viņi staigā un skatās uz tevi no augšas un uztur kārtību. Tālāk mēs varam redzēt, ka šeit ir ierīkota maza sporta zāle, kas bija paredzēta tikai augstāk stāvošiem zekiem, jeb blatnījiem. Tā kā šeit trenēties varēja tikai ļoti retais. Cietumā vispār trenēties var reti kurš, jo fiziski attīstīts zeks nav izdevīgs administrācijai, bet pēc tās domām vājš zeks ir labs zeks. Tālāk blakus šai istabai ir vēl viena nedaudz mazāka telpa, kas pēc izskata ir tāda pati, ar 4 sienām un restēm grieztu vietā. Šeit var redzēt nelielu soliņu, uz kuru var pasēdēt un padomāt par dzīvi. Vairāk šeit nekā interesanta nav, bet tagad redzamais telefons zonā. Tas neietu cauri, jo to jau jums atņemtu pie pirmā šmona. Jūs nevarētu tā vienkārši, kā tagad redzams, fotografēt griestus. Ja arī jūs būtu profesionāls zažimuškas sfērā, jūs tā atklāti ar telefonu neplatītos. Un tagad, kad jūs esat jau nedaudz tēmā, mēs atgriežamies pie jūsu stāsta. Kā mēs atceramies, jūs no tiesas ar autozaku atsūtīja uz zonu un nogādājas IZO, jeb pirmstiesas izolatorā. Tas nozīmē, ka laikā, kamēr notiek jūsu lietas izmeklēšana, lai jūs to nevarētu ietekmēt, bet reāli tas notiek tā, ka pa vienam jūs izsēdina no autozaka, liek notupties turpat, kamēr izkāpj visi. Kad visi ir izkāpuši, jūs nogādāt telpā, ko sauc par vokzaičiku. Tur jūs atrodaties vairākas stundas, kamēr visus izsauc uz šmonu. Pa to laiku viena daļa zeku smēķē un ir piedūmota visa mazā istaba, bet citi draudzīgi plēš kopā lietu papīrus un tos uzreiz dedzina, uz kuriem vāra ūdeni, bēr klāt pāris kuģus tējas un taisa čefīru. Un pēc šī visa redzētā, kā arī šmona, kas ir pilna ķermeņa un personīgo mantu pārbaude, tu domā, ka viss grūtākais ir aiz muguras. Tad tu kļūdies, mans draugs, jo pēc tā visi tev ved uz karantīnu, kur pa ceļam tev iedod izdzīvošanai nepieciešamās mantas, un tālāk tev pieved pie lielām metāla durvīm, noņem roku dzelžus un liek iet kamerā. Pēc tam tev aiz muguras aizcērtās durvis un iestājās pilnīgs klusums, un tu stāvi viens pret kameru, kura pilna ar zekiem. Un šeit sākas pats svarīgākais cietuma rituāls pret pervhodu, ko sauc par prapisku, bet par to mēs pastāstīsim nākošajā video. Ja tu gribi to redzēt ātrāk, iesaki šo video saviem kameras biedriem un spied patīt, ja neesi ļevijs.